Daugavpils novada domes deputāti vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības budžetu 2015. gadam. Daugavpils novada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi ir prognozēti 22 miljoni eiro apmērā, savukārt izdevumi 22,8 miljoni eiro. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika apliecina, ka visas aktuālākās prioritātes tiks finansētas. Kā pagājušajā, tā arī šajā gadā lielākā izdevumu daļa tiek paredzēta izglītības nozarei, un tie ir 7,4 miljoni eiro. 2015. gadā tiek turpināta ēdināšanas izdevumu kompensācija par visiem 4. līdz 6. klases skolēniem un 5-gadīgajiem 6-gadīgajiem audzēkņiem. Izdevumi izglītības iestāžu dažādu pamatlīdzekļu un remontdarbu apmaksai ir ieplānoti 76 000 eiro apmērā. Turpināsies arī uzsāktā iniciatīva Bērnu vasaras nodarbinātība. Protams, nodarbinātības programma, kas vairāk nekā 20 000 šogad prasīs mums, jauniešu programmas, 2 konkursi, kurus mēs katru gadu rīkojam. Un otru gadu pēc kārtas mums jau ap 4000 kaut kuri būs. Mēs ieplānojam vismaz skolu un skolotāju prēmijām par rezultātiem olimpiādas. Tāpēc pilnīgi pamatoti izglītība mums ir pirma prioritāte. Sociālajai aizsardzībai 2015. gadam plānoti līdzekļi 2,9 miljoni eiro un veselībai 349 000 eiro apmērā. Sociālajiem pabalstiem plānotie līdzekļi 553 000 eiro apmērā. Visi pabalsti tika saglabāti iepriekšējā gada apmērā un veidā. Turpināsim arī vairāk nekā 30 000 eiro, tas ir pensionāru un invalīdu slimnīcas pacienta iemaksu pirmais 3 dienas apmaksai. Bet es uzskatu, ka vislielākais sasniegums būs sociālajā nozarē, ja mums izdosies šogad rekonstruēt Viški sociālā aprūpes centru, kur tagad jau visa dokumentācija ir aktualizēta. Un tas mums pēc mūsu aprīķiniem varētu maksāt kaut kur ap 600 000 eiro. Tad bērnu nama, Neunas bērnu nama korpusa rekonstrukcija, kur būs ļoti interesants projekts, tas vairāk nekā 130 000 eiro, uz kuru mēs iesim kopā ar amerikāņu militāru inženieru palīdzību. Tas projekts, kuru mēs noslēgsim ar ASV vēstniecību. Tur jau principā viss ir jau gatavs un jūnija mēnesī sāksies darbi. No 1. februāra tiek uzsākts jauns Nodarbinātības valsts aģentūras pasākums Algoti pagaidu sabiedriskie darbi, kurā uz šo brīdi tiks iesaistīti 59 novada bezdarbnieki. Kultūras un atpūtas, kā arī sporta un jaunatnes lietu nozarē 2015. gadā ir plānoti vairāki projekti. Kultūra, skaitot 13. un 14. gadu varbūt, viņi ieguldīja vairāk nekā 250 000 projektos. Tāpēc es domāju, ka tā ir struktūra un nozare, kur mums visvairāk piesaistā Eiropas līdzekļus. Kas šogad? Šogad es ceru, ka mēs uzsāksim un varbūt arī pabeigsim darbus pie Sučiškju Sadžas mājas rekonstrukcijas. Tehniskā dokumentācija ir gatava. Sakarā ar to mums šogad arī nebūs Augstdaugavas svētku. Pabeigsim skiču projektu un domāsim, meklēsim projektu, kāda veida varētu arī Latgales sētu rekonstrukciju veikt. Tad šogad mums ļoti aktuāla problēma un atkal mēs meklējam programmas, kā var Vecseļanas, Večervonkas, Muižas pils jumta remontu faktiski veikt, jo tas ir piemineklis un domāju, ka tur nebūs vienkārši te darbi, bet diezgan dārgi, ja mēs to arī darīsim. Protams, kultūra, kaut šogad arī mācīs dziesmu svētki, tas izglītības dziesmu svētki, ko mēs arī plānojam ap 50 000, bet kultūra turpinās visas aktivitātes, kas ir saistīti ar sagatavošanas dziesmu svētkiem. Protams, mēs šogad atkal strādājam visu gadu, lai piedalīties starptautiskā festivāla Mode Hash. Līdzekļi ir paredzēti, bet es domāju, ka līdz rudenim mums izdosies arī dabūt kādu projektu. Un tas ir projekts, kas ļoti, ļoti vajadzīgs arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un mēs jau 5. gadu piedalīsimies
Francija šai projekta. Tā kā nodrošināsim visas aktivitātes saistītas ar to. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas nozarei plānotais finansējums ir 4 miljoni eiro. Dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai no pamatbudžeta piešķirti 97 000. 2015. gadā šie pasākumi tiks veikti 3 dzīvojamām mājām Kalkūnas pagastā.